Sveiki atkal! Turpinām iedziļināties pulvertorņa vēsturē. Jā, sveiki! Pagājušo reizi ieskicējām tos senākos laikus, bet šodien pievēršamies kam pavisam citam. Tieši tā. Tam brīdim, kad šis, pamistais tornis pēkšņi ieguva jaunus iemītniekus. Un kādus iemītniekus? Studentu korporāciju Rubonija. Tā bija. Mums ir pieejami dažādi vēsturiski apraksti, dokumenti par Rīgas Politehniku, par pašas korporācijas gaitām 19. gadsimta beigās. Mēģināsim izsekot, kā tad viņi tur iekārtojās. Jā, kā viņi pārvērta to viduslaiku nocietinājumu par savu māju vietu. Un, protams, kādas pēdas atstāja, tas ir stāsts ne tikai par būvniecību vien. Pilnīgi noteikti. Par tā laika studenta dzīvi, ambīcijām. Jo tie 19. gadsimta 90. gada Rīgā tas Politehnikums bija tāds nozīmīgs Baltijas vārds kultūras centrs. Un tās studentu korporācijas bija ļoti svarīga daļa no akadēmiskās dzīves, vai ne? Neatņemama sastāvdaļa. Un Rubonijas, kas starp citu apvienoja galvenokārt ārzemes studentus, to brīdi aktīvi meklēja savu pastāvīgo mītni, tā saukto konventa dzīvokli. Un te parādās tā leģenda par pulvertorni. Jā, stāsta, ka viens no biedriem, Heinrichs Tīmers, esot tā kā pajokojis, un, ja nekur citur nav vietas, dzisim tos baložus no pulvertorņa ārā un ievāksimies paši. Sākumā droši vien visi pasmējās. Protams, likās absurdi, bet tad, kad iepriekšēja īres līguma termiņš tuvojās beigām, šī ideja kļuva arvien aktuālāka. Un Tīmeris ne tikai runāja, bet arī darīja. Dabūja atslēgu. Jā, un kāpnes, jo ieeja tornī tolaik bija tikai no otrā stāva augstuma un devās ar biedriem izpētīt. Kāds tad skats viņiem pavērās? Droši vien ne tas patīkamākais. Maigi sakot, iedomājas visbiezā putnu mēslu kārtā, gadu desmitiem krātā, gruži, beigti putni, kailas, mitras sienas, rupi griesti. Tiešām. Bet viņus tas nenobiedēja. Acīm redzot, nē. Tur bija arhitektūras students Harijs Melbards, kurš veica aprēķinus un secināja, pati konstrukcija ir stipra, un telpas, lai arī viena virs otras, ir pielāgojamas. Tātad potenciāls bija redzams pa caur tam visam. Jā, tā vēsturiskā aura unikalitāte laikam darīja savu, un šī ideja aizrāva ne tikai students, bet arī filistrus. Tos absolvējušos biedrus, kuri varēja arī finansiāli palīdzēt. Tieši tā. Viņi solīja atbalstu, bet atliktas grūtākais pārliecināt pilsētas domi. Tas nebija tik vienkārši. Es domāju, domas skepsei noteikti bija pamats. Vēsturisks tornis studentu rokās. Protams. Bet te lielu lomu bija diviem ietekmīgiem filistriem – Heinricham Frobēnam un Jūlijusam Dalfeldam. Viņam izdevās panākt domas labvēlību. 1891. gada aprīlī pats birdžermeisters Kerkovijus apsolīja atbalstu. Oho! Tad jau lieta aizgāja. Jā, izveidoja būvkomisiju, un filistra, arhitektā Hermaņa Hilbiga, projektu apstiprināja. Viņš arī uzņēmās vadīt tos būvdarbus. Tātad 1892. gads viss sākās pa īstam – būvniecība. Kādi bija noteikumi? Dome apstiprināja projektu, bet ar vienu būtisku labojumu – plakanā jumta vietā jābūvē augsts, tāds teltsveida šifera jumts. Tas diezgan stipri mainīja torņa siluetu. Un vēl tas interesantais fakts par guanu? Jā. Korporācija ieguva tiesības savākt un pārdot tos putnu mēslus un nopelnīja par to uzmanību 640 zelta rubļus. Ievērojama summa tam laikam. Nodarbojās ar mēslojumu biznesu, lai tiktu pie kapitāla, un pats tornis? To pilsēta iznomāja uz 20 gadiem, par simbolisku maksu 100 rubļiem gadā. Bet ar nosacījumu, ka korporācija sedz visas pārbūves izmaksas un uztur torni kārtībā. Un kā viņi pārbūvēja, cik saudzīgi? Centās būt saudzīgi. Saglabāja pirmā stāva velves, tās senās akmens kāpnes, pat veco kamīnu 5. stāvā. Tās dzelzs durvis arī palika, tikai pārvietoja. Bet 5. stāvu tomēr paplašināja, likvidējot 6. Kā tas saskan ar saudzīgumu? Tas bija kompromiss, kā lai saka. Stāvu augstums palika, bet 5. stāvu, kur bija plānota paukošanas zāle, tiešām paplašināja. Nojauca to veco lādiņu slazdu un zemo 6. stāvu. Vajadzēja plašāku telpu svinībām. Skaidrs. Funkcija tomēr ņēma virsroku. Un ambrazūras? Tas saglabāja, ielika logus no iekšpuses, dzelzs lūkas no ārpuses, un tās nišas sienās atvēra, lai kāpņu telpā būtu vairāk gaismas.
Mēģināja sabalansēt. Un kā no tā visa tapa mājīga, pat grezna mītne, materiāli? Tur viņi bija ļoti saimnieciski. Tās vecās milzīgās sijas, kas bija labi saglabājušās, izmantoja grīdām, paneļiem, durvīm, logiem, pat konventa zāles griestiem. Tiešām, neko nemet ārā? Praktiski nē. No bojātām ozolkoka sijām uztaisīja 24 masīvus krēslus. Un tās dzelzslodes, ko atrada tajā guano kaudzē. Tās arī lika lietā? Jā, dekorēja kāpņu margas un gaismekļus. Un 2 lielās akmens lodes, kā vēstures liecības, nolika vestibilā. Un tā slavenā lode torņa smailē? Tā arī ir no viņu laikiem? Pati lode ir vecāka, bet Rubonijā lika to no jauna apzeltīt un uzlika veirādi ar savu ģerboni. Tas veirāds gan vairs nav, bet lode ir. Un tajā lodē joprojām ir tās svina plāksnes ar ziņām par pārbūvēm. Pēdējo reizi to vēra vaļā 1972. gadā. Neticami. Šie materiāli noteikti radīja īpašu atmosfēru. Kā tad izskatījās tie stāvi? Ejam cauri. Varētu gan. Pirmais stāvs vestibuls. Tur sagaidīja bruņinieka figūra Rubonija krāsās ar uzrakstu Welcome, laipni lūdzam. Tad tur bija Ernsta Todes gleznojumi, vitrāžas, pat mucis no Rundāles pils un tās akmens lodes. Blakus biblioteka. Otrais praktiskāks – virtuve garderobe. Tieši tā, saimniecības telpas, bet īstā dzīvība kūsāja 3. stāvā. Tur bija bufete un krodziņa telpa. Tas bija sabiedriskās dzīves centrs. Bagātīgi dekorēts, cik saprotu. Ļoti. Gleznas, fotogrāfijas, visādi korporācijas artefakti, greznas mēbeles, svečturi, pat īpaša Zelmenbaum firmas krāsnas, jo, viens no īpašniekiem bija viņu filistrs. Viss saistīts. 4. stāvs tad jau nopietnākām lietām. Jā, konventa zāle. Iekārtojums stingrāks, filistru portreti, grupu bildes un aiz tām vecajām zelzdurvīm, maza telpiņa arhīvam un sudrablietām. Un 5. vispaplašinātais. Paukošanas un svinību zāle. Tā bija pati plašākā un greznākā telpa. Tur atkal Ernsts Tode bija izpaudies sienu gleznojumi ar studentu dziesmu ainām, ģerboņiem, latīņu teicieniem, vitrāžas logos un iespaidīga brieža ragu lustra ar tādu kā torņa aizgādnes figūru zilo dāmu, kā viņi paši to sauc. Izklausās pēc neticama darba un rezultāta. Pārvērst tādas drupas. Bet tas viss nebija uz ilgu. Pārsteidzoši īsu blīdi, ja. Rubonija tur saimniekoja tikai kādus 14 gadus. Sākās Pirmais pasaules karš un Krievijas impērijā slēdza vācu organizācijas. Korporācijas darbība apsīkā. Un kara laikā tornim sākās citi laiki. Pilnīgi citi. Mainījās īpašnieki status un jau pavisam drīz, 1919. gadā, tornī iekārtojās kara muzejs. Kas tur ir joprojām? Tātad studentu mēģinājumi atgūt torni bija nesekmīgi. Jā, neveiksmīgi. Tā Rubonijas ēra, lai cik spoža, izrādījās ļoti īsa. Tātad redzējām, kā studentu entuziasms, protams, arī filistru nauda un pilsētas labvēlība pārvērta to pamesto pulvertorni par, var teikt, greznu mītni. Lai arī uz neilgu laiku. Un interesanti padomāt, kā šis īsais periods tomēr atstāja nospiedumu uz torņa tālāko identitāti. Pat tas jumts, ko redzam šodien, ir no tā laika. Un ar šo Rubonija ēras noslēgumu sākās pavisam jauna, varbūt pat sarežģītāka nodaļa torņa dzīvē. Kādi tad bija šie tālākie likteņi? Kā tornis kļuva tieši par to kara muzeju, ko mēs pazīstam šodien? To mēs noskaidrosim mūsu stāsta noslēdzošajā daļā. Paldies, ka klausījāties! Paldies, un uz tikšanos nākamreiz!